Labdien! Esiet sveicināti Svetbank podkāstā par lauksaimniekam svarīgo. Studijā pārbaudītas vērtības Raimonds Miltiņš, es un Rolands Zeltiņš. Sveiki, Roland! Sveiki! Mēs daudz runājam par klimata pārmaiņām, izmaiņām. Ir dažādas arī teorijas par to, kāpēc tas notiek un cik strauji tas notiek. Un lauksaimniecība ir nozare, kura ļoti tieši tiek ietekmēta no klimata un laika apstākļiem. Un auga aizsardzības joma ir viena no tām jomām, kura palīdz noturēt, saglabāt, uzlabot ražas kvalitāti, potenciālu, augus pasargājot no slimībām, kaitēkļiem, sārņaugiem, nezālēm. Un otra svarīgā paralēlā lieta, kas sasaistās ar visu šo, ir, protams, budžeta sabalansēšana, lai maksimāli vairāk paliktu bankas kontā. Šīs lietas viena otru, protams, papildina, tāpēc mums šodien ir ciemos ļoti spēcīgi eksperti auga aizsardzības līdzekļu jomā. BASF pārdošanas vadītāji un vienlaikus agronomi savā saimniecībā Dagnija Hincenberga. Labdien, Dagnija! Sveiki! Paldies tiešām, kad atradi laiku un vari viesoties pie mums. Un mēs gribam padalīties, padiskutēt par daudz un dažādām šīm lietām, kas notiek uz lauka, kāds ir pagājušais gads bijis. Un tiešām prieks, ka mēs varam ar tevi padalīties ar savām zināšanām un pieredzi un dot mūsu klausītājiem, lauksaimniekiem vērtīgas padomas. Un tikko jums ir nobeidzies tāds pavasara ziemas semināru cikls, un kādas ir tās, kādu tu esi noķēri uz to sajūtu, kāds ir noskaņojums lauksaimniekiem šodien? Es laikam atbildētu, ka piesardzīgi optimistisks, jo faktiski finanšu situācija nav ļoti laba, bet, manuprāt, īstam lauksaimniekam, kā viņš sajūta pavasari, tā tas optimisms vienkārši pats tuvojās. Un līdz ar to, es domāju, to varētu saukt par uzmanīgu attieksmi ar cerībām. Es tā teiktu. Man liekas, visi, kas ar agronomiju, ar lauksaimniecību un laukos, kas dzīvo cilvēkiem vispār, kā parādās saulīte un nokūst sniegs, man liekas, visi pirkstījā un nagi niez, ka gribās kaut ko rušināties, kaut ko darīties. Kā tev, Roland? Kāds ir noskaņojums? Ļoti labs. Es vakarā siltumnīcā sasēju dilles, salātus, loku sīpoliņus un tā tālāk. Tā kā man arī sirdī pavasaris un arī gribās iet ārā kaut ko darīt. Un kādu noskaņojumu? Tu esi kaut kur jutis lauksaimniekos šai brīdī? Daudz jau esam par šo runājuši. Gads droši vien, ka būs izaicinošs. Un ja mēs no tāda finansiāla aspekta skatāmies, mums vajag, ja tā var teikt, gadu virs vidējā. Jo mums tie pēdējie 3 gadi daudzām saimniecībām, īpaši reģioni, Latgale, Vidzeme, Kurzeme ir tiešām finansiāli smagi, un ar vidēju gadu mēs no tās bedres tik ātri nerāpsimies ārā. Mums vajag tādu gadu virs vidējā. Piekrīt, jā. Ja atskatāmies uz pagājušo gadu, 2025. Ko tu ļoti daudz, es zinu, tu esi pie lauksaimniekiem uz laukiem un savos laukos. Kas bija tās, lielākās kļūdas vai problēmas, ko tu redzēji? Kas bija pagājušajā gadā uz laukiem? Manā skatījumā maz bija agronomisku kļūdu. Jau tā, ka nemaz, bet dominēja sekas no lēmumiem, kas bija pieņemti iepriekš. Ja mēs apskatāmies par to pašizmaksu analīzi kviešiem, mēs redzam, ka lielākās sadaļas vienas ir mēslojums, labi, tas ir skaidrs, bet otra lielākā sadaļa, kur aiziet pašizmaksas izdevumi, ir tehnikas nolietojums, un tie ir pagājušo gadu lēmumi. Un līdz ar to, es domāju, ka vienkārši investējot, lauksaimnieki ir pārāk optimistiski plānojuši. Otrs, dabas katastrofas vai ļoti nelabvēlīgus dabas sezonas neviens ieprogrammēt nevar. Fakts ir tas, ka bija ļoti daudz gadījumu pagājušajā sezonā, kur tā sezona bija neveiksmīga
tīri un tikai dēļ klimatiskiem apstākļiem. Bet, ja mēs skatāmies, ka tomēr atbildīgais ir jāatrod, tad es domāju, saimniecību vadītāji, lēmumu pieņēmēji, kas plāno investīcijas ilgtermiņā, manā skatījumā. Un otrs ir sabalansēt mēslojuma izmaksas ar produkcijas cenu. Un tas ir tas, ko lauksaimnieki Latvijā dara par maz. Maz ir to, kas to dara. Jā, es piekrītu, un man liekas, Rolands šeit arī var papildināt, kas bija pagājušās sezonas, ko mēs secinājām, ko mēs redzējām arī, ko mēs redzam šobrīd, kas ienāk mūsu finanšu dati, ko mēs redzam, kas bija tās lietas, ko varēja darīt savādāk un labāk. Jā, es pilnībā piekrītu Dagnijai. Es neteikšu, ka tās ir kļūdas, bet ir tie paši pieņemtie lēmumi, un pagājušais gads mums ir tiešām raips ar tām niansēm. Man liekas, ka viena no lielajām lietām, ka mēs pamaz safiksējām, ja mēs runājam par graudniekiem un īpaši par kviešiem, jo arī, piemēram, tādā pašā Kurzemē jau tās ražas caurmērā bija labas, bet ja nebija piefiksēts un bija lobarība, tad uzreiz tā starpība uz 1 tonu ir būtiska. Otra lieta, ka mums ir pa daudz hektāri un mēs netiekam līdz ar novākšanas, kaltēšanas un glabāšanas jaudām. Īpaši tādos smagos gados, ja mums ir gads viegls vai vidējs, tad jau mēs tiekam galā, bet tikko gads ir ar izaicinājumiem, tā mums nav kur atbērties, kombaini jaudas nepietiek un mitrums liels, pašam nav savu kalts, uzreiz ir milzīgi rēķini par katras mitruma tonnas nokaltēšanu. Un tad droši vien arī pieņem tie lēmumi, cik mēs uzliekam uz tā viena lauka, jeb 1 hektāra auga aizsardzības līdzekļus, minerālu mēslus, uz cik tonnām mēs rēķinamies. Un tad, ja daba neiedod vai ir veldre, tad tie zaudējumi ir lielāki nekā viņi būtu bijuši, ja mēs tā pragmatiski mazliet piezemētos un nevis visos gadījumos mēģināt tur arī zemgalē tur iet uz maksimumu, uz 7-8 tonnām. Un tad ir lielāki zaudējumi, ja ir tāds labs gads kā pagājušais. Jā. Un ja mēs paskatāmies tagad uz BASF Agro, tādu kopā lielo uzņēmumu pasaulē, vai ir, ņemot vērā Eiropas to zaļo kursu, ilgtspējas virzienu, vai ir kaut kādas līnijas, produktu līnijas, virzieni, kur BASF Agro attīstājās tā bioloģiskajā virzienā vai šajā jomā? Vai ir? Jā, pilnīgi noteikti. BASF izmēģina dažādus veidus bioloģiskajiem auga aizsardzības līdzekļiem. Pēc šī mirkļa novērojumiem. Tas ir tikai tā kā anglicisms ir backup plāns. Tā kā rezerves variants, ja gadījumā izmetīs no reģistra visu esošo, tad kaut kāda palīdzība tā varētu būt. Bet šī brīža šie bioloģiskie risinājumi pat tuvu nestāv efektivitātei, ķīmiskajiem auga aizsardzības līdzekļiem un risinājumiem. Un otra joma, kas varētu nākt tālākā vidējā vai tālākā nākotnē lauksaimniekiem, ir lieli soļi uz priekšu selekcijā. Un tas, starp citu, ir virziens, kur BASF pastiprināti investē. Tas ir vairāk sēklu, šķirņu tajā jomā, jā? Jo Latvijas lauksaimniekiem šobrīd BASF piedāvā hibrīdās rapšu sēklas. Citās valstīs, kur ir cits klimats, tās ir arī, piemēram, saules puķus vai citi kultūra augi, bet tas, ko šobrīd BASF testē vai kur investē, tas ir šīs modernās selekcijas metodes un hibrīdie kvieši. Un vai ir tev milzīga pieredze arī Eiropā, pasaulē, vai ir kādā valstī BASF Agro pētīs, mēs skatāmies fungicīdu, herbicīdu, insekticīdu pa segmentiem, kura tā joma, preparātu produktu grupa būtiskāk ietekmē to ražu un beigās, kas paliek maciņā. Jā. Tur nav vidējā rādītāja. To tieši ietekmē reģionus audzētie kultūraugi. To nevar pateikt. Latvijā vairāk svarīgāk ir tērēt
uz insekticīdiem. Kaut gan, labi, principā mēs varam sacīt, ka visās dienvidu valstīs noteikti lielāks īpatsvars un nozīme ir kaitēkļu ierobežošanai. Jā, tur siltāks klimats ir un vairāk viņi ir. Jā. Ja mēs mēģinātu vispārināt un domāt, ko tad mēs Latvijā varētu atzīmēt kā primāro, tad es laikam teiktu, tā ir nezāļu ierobežošana. Jā, kas šodien, ko mēs redzam, ir sevišķi viendīgi lapu nezāles, tās mums ir šobrīd, man liekas, lielākā galvas sāpe. Un tas jau ir arī tīri no loģikas viedokļa. Ja tīrums, vienalga, kurš kultūra augs ir ieaudzis nezālēs, tad jau tur vairs nav nekāda nozīme. Nedz cīnīties ar slimībām, nedz kaitēkļiem, tur jau ir... Reāla problēma, jā. Tā kā primāri ir jātiek galā ar nezālēm, un pēc tam mēs varam katru nākamo pielikt klāt. Ja mēs paskatāmies atkal finanšu tajā lauciņā, kas ir varbūt pareizie vai nepareizie, lēmumi, ko saimnieks varbūt tajā jomā izmanto vai neizmanto pareizi? Ja mēs skatāmies tieši no auga aizsardzības līdzekļu viedokļa, atrast savu konsultantu, savu speciālistu, kam uzticēties, un kas ir arī šajā gadā ļoti svarīgi, kad mums vajag labu gadu, neuzrauties uz tiem, kas tirgo noliktavas, bet tiem, kas tirgo produktu pēc būtības, pēc vajadzības tieši tavam laukam, tavā situācijā, tavā vietā, un tiešām, lai visi pārdevēji, kas tirgo arī auga aizsardzības līdzekļus, ir godprātīgi. Sarunās ar to pašu lauksaimnieku. Viņa konkrētajā situācijā. Piekrīt tev, jā. Dagnijai komentārs arī. Es tev piekrītu, bet es gribētu mazliet turpināt, ka es domāju, ka nākošajos gados nevarēs paļauties uz konsultantu, jo tā viendīglapju nezāļu problēma velsies kā sniega bumba, un to speciālistu Latvijā nav tik daudz. Viņi vienkārši fiziski nevarēs aizbraukt līdz katram laukam. Līdz ar to katram lauksaimniekam, vai viņš pats ir kompetents, vai viņam ir agronoms, bet šobrīd ir jāpievērš uzmanība pirmkārt savas kompetences celšanā, lai atpazītu dažādas viendīglapju nezāles, jo viņas atkarībā no sugas, viņas ir vai ļoti grūti, vai dažreiz neiespējami, vai dažreiz diezgan vienkārši ierobežojamas. Un otrs, tad, kad ir zināms, ka šajā tīrumā ir kaut kāda nezāle, viendīglapju nezāli, tā droši ābečnieks var identificēt tad, kad jau vārpas ir ārā, kad neko vairs darīt nevar. Bet arī tad nav nokavēts tas, ko var darīt katrs lauksaimnieks, kaut vai tanī brīdī. Katram laukam veikt piezīmes, kurā laukā, kura nezāle ir problēma. Tad vismaz nākošajā gadā nebūs kļūda ar pareizā ieroča izvēli. Jā, tas ļoti labs komentārs, ka tiešām pēc šī gada problēmas, kad jau ir šis nezāļu augs ir savārpos, tad tu zini tiešām, kas tas ir un atpazīt var, un nākošā gadā tu zini, ar ko cīnīties, ar kādām problēmām. Jā, es tikai par izglītību. Un tāpat arī tie paši ziemas semināri ir tiešām lauksaimniekam jāapmeklē. Tas seminārā saistītais stāstītājs ir jāizlaiž caur savu prizmu un kaut kas no tā semināra jāpaņem. Un bez tā mēs droši vien, ka baigi tālu netiksim, ja nemācīsimies. Es īstenībā bieži vien abrīnoju, daži nevienai kompānijai negrib neko pārmest, bet bieži vien ir dažādas akcijas. Un tad lauksaimnieks jau ziemas laikā vai rudenī jau nopērk produktus priekš nākošā gada. Nezinot vispār, kas būs, kāda būs aktualitāte tajā sezonā, un tu jau reāli ieguldi vai iesaldē būtisks līdzekļus, nezinot, vai vispār viņi tev vajadzēs to produktu. Pareizi, Dagnī, tā notiek mūsu tirgu. Tā notiek, bet es zinu vienu saimniecību, lielu saimniecību, kur iepriekšējais agronoms principā sastādīja ne tikai konkrētu auga aizsardzības līdzekļu plānu, bet pat konkrētu nedēļu, kurā nedēļā viņš ko smidzinās, tikai tāpēc, ka tas darba apjoms ir tik ļoti liels, ka viņš nevar vispār atļauties novirzīties no plāna. Tā ir arī milzīga problēma. Man šķiet lielām saimniecībām, kam nepietiek ne tehniski,
fiziskais resurss, ne darba spēka resurss, ne stundu resurss, kad paveikt tieši tad, kad vajag. Jo augstas aizsardzībā mēs zinām, vajag tad, kad vajag. Un vai tas ir, tur citreiz pat 2 dienas ir ļoti būtisks, ja? Vai pa labi vai pa kreisi. Tas ir... Redzam, tad mēs atgriežamies sākumā. Tad, kad tev ir pa daudz un tu netiec ar to galā, tad tādā vidējā gadā kaut kas sanāks, bet gadā kāds bija pagājušais, piemēram, tad skaidrs, ka ir defekts lielāks. Un milzīgi zaudējumi, jā. Te arī ir, mēs zināmies pēc hektāriem un tonām, ne pēc ekonomikas ļoti bieži, jā. Jā. Un ir otra galējība. Piedzīvojot vienu tādu gadu, pieņem lēmumu, lai šo risinātu, es investēšu tehnikā vai būvēs, un tur pārinvestē. Jā. Un tad pēc tam nāk 2-3 gadi ar zemām cenām, un tad mēs redzam. Jā. Vispār, ja skatāmies par auga aizsardzības līdzekļiem, ir šobrīd ir tāds diezgan karsts kartupeles veļās par to tirgu, par oriģināliem produktiem un saucamiem analogiem vai ģenētiski modificētiem, nezinu, kā viņas ģenēriskajiem produktiem. Un tad uz ko drīkst šajā jomā paļauties, uz kā drīkst taupīt un uz kā nedrīkst? Un kas būtu tam lauksaimniekam, graudaudzētājiem vai auga aizsardzības līdzekļu lietotājiem, uz ko viņam jāvērš uzmanība šajā ir? Kas ir tas būtiskais? Manuprāt, pats svarīgākais ir izvēlēties tādus produktus, uz kuriem tu pilnīgi vari paļauties, ka viņš izdarīs produkts izdarīs to darbu, ko tu sagaidi no šī risinājuma. Un kopijas vai ģenēriskie produkti ļoti bieži to nevar nodrošināt, jo, ja mēs paskatāmies uz šo problēmu, tā lielajā bildē, tad šobrīd, ģenērisko produktu klāsts, piedāvājums ir ļoti liels. Pārsvarā jaunie ģenēriķi nāk no tādām valstīm kā Indija vai Ķīna. Bet, ja mēs neesam naivi, tad principā viņu galvenais fokus ir iekļūt Francijas, Anglijas, Vācijas lielajos tirgos, varbūt Polijas tirgu. Un ļoti bieži tajās lielajās valstīs viņi netiek iekšā. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir barjera, tur ir veselas institūcijas, kas kontrolē, un tā kā tāds siets skrīnings, es savās prezentācijās rādīju konkrēti Francijas piemēru, kur netiek cauri 10 produktu jau tam pirmajam atlases sietam. Jo tas produkts neatbilst tam. Viens ir labi. Jābūt katram produktam, var sakot, kādiem kritērijiem, kam ir jābūt, jā? Un te, lai paskaidrotu šo jautājumu vienkāršāk, tad es salīdzinu ar kūkām, jeb ar kulināriju. Mēs varam teikt, žurnālā nobildēta lieliska kūka, elementāra recepte, 3 karotes miltu, 3 olas un 3 karotes cukura. Es uztaisīšu, un man sanāks tā kā tajā bildē. Un mēs zinām, ka nesanāk, jo ir svarīgas detaļas. Pirmkārt, ir mājas olas, pirmā šķiras milti, tad kādā temperatūrā cept olu dzeltenumu no baltuma, atdalīt vai neatdalīt, un tā tālāk. Līdz ar to vien, ka produkts satur vienas un tās pašas galvenās sastāvdaļas, ar to nevar nodrošināt, ka šī produkta efektivitāte uz tīruma būs tāda pati. Mēs to pārbaudam Latvijā, un es domāju, daudzi to pārbauda savas kapacitātes robežās. Un to, protams, dara arī Anglijā, Francijā un lielajos tirgos. Ja mēs runājam izmērāmos faktos, ko es varu šobrīd šajā mirklī piesaukt, tad pagājušajā 25. gadā mēs savā Baltijas izmēģinājumu centrā salīdzinājām fungicīdus.
Tas ir Latvijā vai? Latvijā. Oh, Un mēs, Latvijā. jā, un es šobrīd runāju tieši par Latvijā veiktiem salīdzinājumiem un gribu piezīmēt, ka Baltijas izmēģinājuma centram ir certifikāts. Tā nav vienkārši tā kā mēs te kaut ko uzsmidzinājām un salīdzinām. Tā ir ar visaugstākās pakāpes certifikātu akreditēta izmēģinājuma iestāde. Un tātad mēs salīdzinājām T1, lauksaimnieki sapratīs, par ko mēs runājam, par fungicīda pirmo apstrādi. Paņēmām klasiskāko, populārāko BASF risinājumu un salīdzinājām to ar pagājušā sezonā vispopulārāko ģenērisko divu produktu kombināciju. Un rezultātā, ja mēs atskaitam, ieguvām dažādas ražas, sareizinājām ar 160 eiro par tonu kviešu un atņēmām nost par katru no risinājumiem izdoto naudu. Protams, ka ģenēriķis bija daudz lētāks izdevumu daļā, bet rezultātā uz 1 hektāru ģenēriskais variants ienesa par 100 eiro uz katru hektāru mazāk. Bet tad, ja mēs salīdzinājām divas apstrādes, gan ziemas kviešos pirmo un otro, summāri starpība uz hektāru bija 140 eiro uz hektāra par labu oriģināliem BASF produktiem. Tas ir būtiski. Un šādi dati daudzās citās valstīs ir daudz vairāk. Un tad mēs varam domāt, tā gadījās, tā sanāca, bet man galvenais ir, ka es iztērēju mazāk. Tajā mirklī, kad man ir jāpaņem tas produkts un jāizraksta pavadzīme. Bet ir vēl viena cita lieta. Bez šī naudas faktora gala rezultātā ir vēl darba organizācija, jeb darba ražīgums. Un ļoti svarīgi ir arī produkta kvalitāte, tas, vai šo produktu ielejot smidzinātāja tvertnē neradīsies sietu aizsprostojumi, saduļķojumi, klimpas, jo tas laiks, cik daudz pēc tam darbiniekam nākas patērēt, lai kaut kādu ķīseli izvilktu no bākas ārā, vai lai ar, atvainojiet, vecu zobbirstīti izberstu katru sprauslu no lielā stieņa. Tas ir laiks. Es domāju, ka mēs pat nevaram iedomāties, kādām lietām un problēmām saskarās nepareizi lietojot vai nepareizos produktus lietojot. Jā, es domāju, ka mēs pat iedomāties nevaram. Tās lietas jau neviens nestāst un ar viņām nelapojās. Skaidrs, ka viņas visi tiek noklusētas. Bet, protams, ka šeit ir jāmeklē risinājums. Jo pirmkārt, lauksaimnieks, kurš izvēlējās tikai lietot vislētākos ģenēriskos kopijas, viņš jau tā nesalīdz, ja tur nav salīdzinājums, viņš jau nejūt, ka viņš pazaudē to potenciālu. Tur būtu jāveic viņam saimniecībā pašam savu izmēģinājumu. Tas nav reāli. To dara retais. Ejam pie nākošās lietas, kas, man liekas, arī ļoti svarīgi ir. Kas būtu, domājot par šo sezonu? Graudi, piens. Es skatos uz Rolandu, kas būtu tas lauksaimnieku minimums finanšu jomā, ko viņam šodien, klausoties šodien, kas viņam būtu jāizdara? Graudu jomā, piena nozarē. Runājot ar bankām vai runājot ar piegādātājiem, darbojoties ikdienā? Šobrīd jātur acis vaļā, ņemot vērā, kas notiek pasaulē kopumā. Jātur acis vaļā ir ar to pašu degvielu, jātur acis vaļā, kurā brīdī fiksēt, nefiksēt, cik daudz fiksēt graudaugus vai rapsi. Pats pirmais droši vien, ja mēs skatāmies šodien, kad ir marta vidus, ir jānodrošina apgrozāmie līdzekļi graudu audzētājiem vismaz līdz kulšanai. Pienniekam varbūt mazliet citādāk, pienniekam naudas plūsma ir katru mēnesi, tad šobrīd ir liela cīņa ar un ap pienu pircējiem, un tā delta pienā šobrīd, ja mums ir no 30 centiem saimniecībā līdz 45–47 centiem, tad ir jāstrādā argumentēt ar pienu pircējiem un jādabū ir tā kā mazliet varbūt labāks cipars nekā 30 par vienu litru. Tā kā ir jāstrādā ar apgrozāmiem, lai varētu šo sezonu labi uzsākt. Okay. Par cik, Dagnīt, tev arī ir sava saimniecība? Kāda ir tava pieredze gadu no gada? Minerālu mēslus pirkums un graudu cenu fiksācija šajā jomā. Kā tu vari padalīties ar savu pieredzi? Es nevaru lielīties. Pavisam īsti, jā. Bet kādi viņi ir, tādi ir? Jā. Respektīvi, protams, katram ir
kaut kāds mērķis. Pagājušajā sezonā man likās, ka mērķis ir 230 eiro. Es domāju, ka liela daļa lauksaimnieku varētu teikt, ok, ja birža būs 230, tad tas ir apmēram tas, kad mēs varam komfortabli justies komfortabli, bet tas cipars pliks neko arī nenozīmē, ja tu pretī nezini, pa kādu cenu tu esi nopircis minerālu mēslus. Man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi, jo visu laiku jāatcerās, ir jāapzinās, kuras ir lielākās izdevuma pozīcijas. Minerālu mēsli ir numur 1 izdevuma pozīcija. Tas, ko es savā saimniecībā daru, un es domāju, ļoti liela daļa to dara, bet viena daļa vēl ar vienu to nedara, ir aktuālas augsnes analīzes un mēslojam balstoties uz analīzēm. Ņemot vērā faktu, ka pēdējie 2 gadi ir bijuši sarežģīti, pašizmaksa ir bijusi graudaugos bieži vien lielāka nekā reālie ieņēmumi par graudiem, tad ir jāmeklē kaut kas, ko var ekonomēt. Ja augsnes analīzes atļauj, tad varbūt ir kaut kādi tīrumi, kuros var neiedot pilnu fosforu, kāliju, bet tam ir jābūt balstītam uz reāli konkrētā lauka analīzēm. Ja mēs runājam par auga aizsardzības līdzekļiem, tad man ir pavisam konkrēta pieredze, kas ir atkal dati. Ja es salīdzinu manas saimniecības izmaksu analīzi ar vidējiem datiem, kas ir LLKC dati, un es parasti salīdzinu ar tām pašām ražām, kādas iegūst tajā ražu grupā, piemēram, manā gadījumā tās ir no 6 līdz 7 tonnām, tad manā saimniecībā 24. gadā 1 tonnas pašizmaksa bija par 34 eiro tonnā zemāka nekā vidēji šo saimniecību grupā, bet par augu aizsardzības līdzekļiem manā saimniecībā proporcionāli tērēja 2 reizes vairāk. Un varētu likties, kā tad tā, ja tu tērē vairāk par augu aizsardzību, tad tu neracionāli strādā. Bet mans fokus ir investēt tajos izmaksu posteņos, kas atdevi nes, un tur ir tīra matemātika. Un to mēs varam pat salīdzinoši nesenās augkopības grāmatās izlasīt. Cik daudz tev nāks papildus raža no papildus mēslojuma, un kurā brīdī ir tas 0 punkts. Un ja es tanī brīdī dodu pareizu auga aizsardzības tehnoloģiju, tad atdeve no tā mēslojuma vēl vairāk palielināsies. Un tā ir mana pieeja. Bet vienmēr ir jāskatās uz konkrēto situāciju, un es savā saimniecībā varu atļauties to darīt, gandrīz vai pielāgot katram laukam vai lauku grupai pēc priekšauga un to programmu. Protams, ka lielās saimniecībās ir jābūt kaut kādam universālākam plānam. Protams, jā. Katram savu situāciju, jā, un savu lauki un savu situāciju. Jā. Tev ir liela pieredze arī kontaktējoties ar pasaulē, Eiropā, dažādām valstīm un saimniekiem. Kuri ir tie, kas ļoti tā skrupulozi rēķina, seko līdz visiem izdevumiem, ienākumiem? Kā mēs varētu pamācīties? Kura ir tā valsts, ko tu esi sastapusies? Pirmais, kas man nāk prātā, tie noteikti ir Angļi un Īri. Absolūti noteikti. Tur viss ir tikai uz datiem balstīts. Pēdējā laikā ar vāciešiem vienkārši neesmu satikusies, bet arī Skandināvi. Un Skandināvi jau 3-4 gadus atpakaļ aicināja Latvijas lauksaimniekus, draugi, nedariet tā, ja jūs nopērkat minerālu mēslus, tad piefiksējat to kviešu cenu, vai otrādāk, ja jūs piefiksējāt to kviešu cenu, tad nopērciet vismaz ne jau visam apjomam, bet sadalot pa porcijām, lai ir kaut kāds nodrošināts. Es zinu, ka mans minimālais, teiksim, kviešu cenas līmenis ir sekojošs. Ja es esmu pieņēmusi, ka es nopirkšu slāpekli, piemēram, par 350 eiro tonnā. Okay. Labi, kas ir tāds pavisam īsi, kas BASF šobrīd, BASF Agro virtuvē notiek šodien? Kas ir tas, uz ko iet, kur tiek investēts, un jā, kas jauns mūs sagaida šogad, nākošgad?
ja mēs runājam par tuvāko nākotni, tad tas sasaucās ar to, ko mēs pieminējām sākumā viendīglapju un ezāļu ierobežošana. BASF visā Eiropā šogad mēģina piereģistrēt jaunu herbicīdu, kura darbīgā viela ir luksimo, tas ir darbīgās vielas nosaukums. Un šis herbicīds jau ļoti efektīvi un labi sevi parāda apvienotajā karalistē, jo kopš Brexita uz viņiem vairs neattiecās ierobežojumi. Jā. Līdz ar to, manuprāt, tas varētu būt liels palīgs Latvijas lauksaimniekiem, it sevišķi ņemot vērā situāciju, kad daudzas darbīgās vielas tirgu pamet, un te es domāju flufenacetu, kas ir būtiska darbīgā viela viendīglapju un ezāļu ierobežošanai. Jā, tā kā jauns herbicīds ir pavisam tuvākās nākotnes jautājums, un tas ir atkarīgs no Briseles lēmumiem. Jā, tad gaidām jaunumus, un tad abiem jums, ko jūs ieteiktu šogad saimniekiem, kas tāds novēlējums, ieteikums, ko darīt, ko nedarīt, tiešām ko nedarīt? Mans novēlējums jau daudzus gadus ir nopērkam beidzot kalkulātoru vai beidzot uzinstalējam savu programmu, kas ir vai nu mans lauks vai agronoms vai geoface, un sākam lauku līmenī vilkt līdzi, cik mēs uz lauka ieguldam, cik mums nāk ārā vairāku gadu griezumā naudas izteiksmē, un tad mēs sapratīsim, vai to nomas lauku mums par to dārgo nomu ir vērts strādāt, nav vērts strādāt, jo viss pamatā ir zināšanas uz lauku un ofisā vai mājās matemātika, un bez matemātikas mēs droši vien, ka tālu netiksim. Es pilnīgi piekrītu taviem ieteikumiem. Es fokusētos uz augsni un zināšanām. Ja mēs runājam par augsni, tad, protams, ka tur ir jāinvestē ar mērķi, lai katrs kvadrātmetrs ražotu. Un tur ir, diemžēl, lielas investīcijas, bet varbūt maziem solīšiem mēģināt uzlabot augsnes auglību. Bet ne par katru cenu. Nē, tas būs par dārgu vienā brīdī. Jā. Bet tas ir tad atkal saistīts ar to, ko tu piesauci par nomas maksu. Un jautājums ir, vai es nomas laukā, kur es varbūt nākošu gadu vairs nenomāšu, es investēšu. Jā, es domāju, ka tātad viens ir celt augsnes auglību, pilnīgi piekrītu rēķināšanai, bet rēķināšanu es to uzskatu pie zināšanām pieskaitu. Bet novēlētu, ka, manuprāt, vajag ar pozitīvu attieksmi, bez vainošanas. Es gribētu šajā situācijā nevis meklēt vainīgos, bet meklēt risinājumus un ar tādu attieksmi ieiet jaunajā sezonā. Ļoti labs novēlējums. Un jā, es piekrītu arī Dagnijai, ka mums ir jāpazīst savu augsni un ar to iet caur to, ka mēs viņu zinām, kādu kultūru augu tur audzēt, kas mums par problēmu sārņaugiem tur ir un tā tālāk. Augsnes analīzes, pamata augsnes analīzes veicam un skatāmies, kas tur vispār ir piemērots audzēt. Ja? Un, jā, paldies Dagnija, paldies Roland par tiešām, man liekas, ļoti interesantu sarunu. Paldies klausītājiem, paldies sekotājiem. Jā, tiekamies nākošajos podkastos par svarīgo lauksaimniekiem. Jā, paldies. Atā.